Lai ierakstītu makro komandu, izpildām developer, izvēlamies record new makro, dialogu logā record makro, jāieraksta makro komandas nosaukums. Rakstīsim kalkulācijas tabula. Ja lietojam makro komandas nosaukumā vairākus vārdus, tad šos vārdus jāatdala ar pasvītrojumu svītru. Makro komandas nosaukumā nedrīkst lietot ne atstarpes, ne pieturzīmes, ne arī burtus ar garumzīmēm un mīkstinājumu zīmēm. Šeit pieļaujam tikai latiņu alfabēta burti un pasvītrojumu svītra. Saglabāsim makro komandu mūsu jaun izveidotajā dokumentā, klikšķis uz OK un varam sākt ierakstīt makro. Makro komanda ļaus veidot jaunu tabulu, kuras nosaukums ir pirmā tabula. Nākošajā rindiņā ievietojam tabulu ar izmēru 5 kolonas un 7 rindiņas. Insert, table, 5 kolonas, 7 rindiņas. Tabulas visas kolonas ir vienāda platuma. Šī makro komanda mums ļaus veidot tabulu, kurā ir konkrēti izmēri kolonas un tādā veidā padarīt ātrāk jaunu līdzīgu tabulu veidošanu. Vispirms uzrakstam kolonu virsrakstus. Pirmās kolonas virsraksts numurs. Ar tab pārējam uz nākošo kolonu. Tās virsraksts ir nosaukums. Tab pārējam uz trešo kolonu. Virsraksts cena, tab taustiņš, nākošās kolonas nosaukuma daudzums, tab taustiņš, pēdējos kolonas virsraksts summa. Iezīmēju visas šos kolonu nosaukums, pieturot taustiņu shift un pārvietojot kursoru ar bultiņu pa kreisi. Pēc tam noformēju atbilstoši prasībām virsrakstus, proti izvēlos trekninātus burtus un iecentrēju nosaukumus. Tālāk varam veidot kolonu platumus. Ar bultiņu pa kreisi novietoju kursoru pirmajā kolonā un atceļ iezīmējumu. Kolonu platumus visērtāk veidot, izmantojot tabulas noformēšanas šķirkli layout, dialogu logu, table properties. Tātad pie cell size klikšķis uz bultiņu apakšējā labajā stūrijā tiek atvērts šis dialogu logs table properties. Izvēlos šķirkli column un, ņemot vērā, ka kursors jau atradās pirmajā kolonā, ierakstu šīs pirmās kolonas platumu, proti 1 cm. Klikšķinot next kolonu pārējais nākošo kolonu un ierakstu tās platumu 8,2 cm. 8,2. Klikšķis uz next. Trešās kolonas platums ir 2,2 cm. Klikšķis uz next. Ceturtās kolonas platums ir 2,4 cm. Klikšķis uz next. Piektās kolonas platums 2,2 cm. Apstiprinu ar klikšķi uz OK. Tālāk atliek novietot kursoru pozīcijā, kurā pabeigsim makros ierakstīšanu, proti rindiņu zem tabulas, tāpēc ieklikšķinu uz taustiņa bultiņu uz leju un pabeidzu makro rakstīšanu, izpildot komandu developer un stop recording.